Tas gatava? Ko? Tūlīt. Bet es gribu pacerties vēl. Pagaid, mēs jau vēl nefilmējamies. Mēs filmējamies. Mēs esam gaisā. Sākam no jauna. Nē, visi esam gaisā par reālu. Jā. Tā kā skatītāji, mums šodien būs jauns YouTube video. Es pat neatceros īstenībā, kad es esmu filmējis pēdējo video. Tas, man liekas, ir ļoti sen. Ļoti sen. Es iedevu motivāciju tā kā videojiem. Marta, jā, ir tā, kas ir... Iepazīstina, man parasti jāiepazīstina viesus video. Kas tāda esi? Jā. Nu kā atnāk viesus, tu iepazīstini. Zin kā, tad jau parasti viesi iepazīstina. Nē, parasti piesaka. Pastāsti. Nē, piesaka. Nu kā, mani skatītāji zina, kas es esmu, bet pastāsti 1 minūtes laikā, nē, kas es tu. Nē, tevi par mani. Labi, braucam. Tā. Uz kuriem mēs brauksim? Slēdz apakaļ gaitu iekšā. Tad šodien jums būs iespēja paskatīties, kā es mācu Martu, bet mums tas mācīšanas stils tiešām būs diezgan brīvs, tā kā... Kur man jābrauc? Ārā. Tā kā bez kaut kādas džadžošanas šo šeit nav džadžošana. Jā, šo vispār nevajadzētu tā kā salīdzināt ar kaut kādas, nezinu, braukšanas nodarbību, kurā viss ir tā super pareizi, tādā ziņā, es domāju, leksikas ziņā, mēs pa labi. Izturēšanās ziņā, jā, tā kā tie, kas vēl varbūt nezina, tad Marta ir mana draudzene. Draudzene? Es sieva jau. Bet tu koncentrējies uz ceļu. Viņa ir ļoti, jūs jau pamanīsiet, viņa ir ļoti neuzmanīga. Viņa grib nošķirt sarkanu diezgan bieži un braucam. Tu ļoti speciāli izdarīt, nevajadzēja bremzēt. Viņš būtu virsū. Viņš jau mainīja joslu, tā kā teātri. Tā kā jā, un es apēdīšu braukšanas laikā savu tviksiņu. Tu zini, kad dalīsies. Tāpēc, ka tviksiņā ir 2, tā kā. Okay. Mēs uz Jelgavu braucam. Bet tiešām tā kā skaties un koncentrēs. Mēs tiešām uz Jelgavu braucam? Nu, pēc zīmēm. Jo vienkārši gribētos arī kādreiz, lai Marta tiek pie tiesībām, jo mašīna otru tā kā ar ko braukt ir, bet tiesību pagaidām nav uz Jelgavu. Un arī teorija Marta vēl nav nogurusi. Man ir kauns par šo, par to es negribu komentēt. Tā ir vienmēr visgrūtāk ir mācīt pazīstamos, kur nu vēl savas draudzenes. Draudzenes? Sievas, kur nu vēl savas sievas. Daudz skaitlīt. Jā. Jo, vienkārši neklausās un runā pretī daudz. Tā ir. Jā, pēc tam dusmīgs. Staigāt. Skaties zīmes, ja neko nesaka, tā mēs braucam. Nu, protams, ka taisa. Jā. Un tad mēs brauksim regulējumā pa kreisi. Labi, boss. Un nākamajā pa labi. Padomā prātīgi, kurā joslā tā vajadzētu būt. Tā, regulējumā pa kreisi. Nākamajā pa labi. Un mēģini netaisīt tādas asas kustības. Labi. Garšīgi. Ļoti. Iedomāju arī. Tā braukšanas laikā. Nedariet. Kā? Tas ir pret noteikumiem? Un es nezinu, vai instruktori būs baigi priecīgi. Pasēs. Gan jau, kreisēs. Un tas ir diezgan svarīgi. Viņš teica to, ka viņš neēd saldums. Es vienkārši neesmu šeit vēlreiz paēdis, tāpēc man nākas kaut kā līdz kalorijas sakrāt. Pa labi? Jā. Es mēģinu neaizmirst to, ka to jau iepriekš bijusi otra komanda. Jā, nu tas vien tā. Brauksim krustējumā pa kreisi. Tā kā mums šis būs tāds freestyle video, bet ja priekš jums viņš noteikti būs arī noderīgs, tāpēc, ka es viņai komentēšu, protams, visas kļūdas, lai nokaitinātu viņu tā maksimāli vairāk. Man tas nekritina. Pārbaudīsim viņas pacietību, cik labs wife, kā tu saka, wife material. Jā, man bija nekritina. Cik šeit ir atļauties? 30. Zīmes neskaties. Un tev pabrauc pa vidu tev. Jā, tur tas stāvoklis ir, kur šeit smagi kreisajā joslā. Kā labā reizniet. Cik bija ātrums atļauties? 30. Nē. 50. Tad šī ir vieta, kur diezgan bieži kursanti nezina ātrumu un mini
vienkārši skatoties apkārt pēc tā, ka daudz mājas. Atļauties, tad bija 50, jo nebija uzstādītas zīmes. Brauksim pa kreisi. Pa kreisi. Ieņemam šo joslu, tāpēc, ka šis ir vienvirziena ceļš. To mēs pamanām pēc zīmes. Dziļāk. Vēl. Precīzi smukas trajektorijas. Un pa kreisi brauksim. Es atvainojos, jūs varētu mājās paēst. Ko tu dari? Daču pētā. Ņem labi nogaļu, bez jokiem māti ņem apkaisam. No šitā mēs braucam. Lēnīdam nesasteidzas sliedas. Tā jau jāsaprot tas, kad vienvirziens viņš jau neturpinās, ja tu esi nogriezis. Es zinu, tur jau beidzās. Kāpēc es izdomāju pretēji? Es tā kā aizkoncentrējos. Labi, pateiksim godīgi, Marta vienkārši ir savākt skatījums. Kāds saka? Nu kā taču tādiem video, zinu, cik skatījumi būs. Izgriezīsim šito vēl ilgsim TikTokā. Ko tieši? Un tavu skaisto manevru. Uz pretējo joslu. Starp citu, es jau komentāros kaut kur TikTokā dabūju džadžošanu par to, ka mēs pļauniekos braucām ar tevi. Nu, es tev to sūtīju. Līdzīgā stilā, Tipa, ka rakstīju, un tā jūs mācat arī saviem kursantiem. Kursantiem nē, bet topošai sievai, jā. Bet viņai jau vajag vislabāk. Vērtē galveno jau laikus. Mazliet samazina. Tieši pātri, ne? Ok. Atkal vērtē galveno. Apzināties skatieni. Jā, tā ļoti bieži trolēbus, ja viņš brauks. Ja būs ieslēgts labais, tad viņš būs jāpalaiž, viņš brauks uz pieturu. Apzināties skatieni. Krustājumā pa kreisi. Jā, krustājumā pa kreisi. Jā, taikans ir ļoti nepārredzams, tāpēc daudz skatos pār plecu, jo man tas mazais sfēriskais spogulis tik labi nepalīdz. Cik Marta var kaut ko arī nepamanīt, tad man negribētos piedzīvojums. Jau laikus vērtē reku galvenā, skaties, vai tu varēsi, pieskati mērsi un viņu arī. Cilvēks. Jā, esam uzmanīgi, lai viņš tur nesāk domāt. Mašīna. Uz tik daudz laikam ar taikanu un neesam dzēs, ko šodien braucam, uz kreisā. Braukt? Jā, uz kreisā, nu kā, kreisā taču brīvi. Un brauksim uz Čērslam pa kreisā pusi. Jā, bet Martai neko komentāros nepārmetiet, jo viņa tiešām vēl šobrīd mācās. Viņa nav gatava vispār eksāmenam. Pa kreisi? Šķērslam pa kreisā pusi, jā. Eksāmens, es tā domāju, ka ātrāk pa vasaras beigām no tiesības visticamāk nedabūs. Kāds sakars? Nu, Tu saproti, ka es varu dažās dienās samācīties? Ko? Visu. Tas tā nerādīgi tā pieredze. Nē, priekš manis tā notiek. Tagad laicīgi galvenā skaties. Jau laikus skaties, vai viss ir ok. Viss ir. Līnijai uzbrauc virsam. Tev jānāk tur josla. Tu pātri sācis spiest to gāzi. Kā, bet tur jau nebija cita laika tur ieskrieties. Bet kāds bija mērķis ar to 70 degos? Jā. Tas jau nav nepieciešams, ja tev Nu, bet ja tur ir zīme. Nē, tas nav tik obligāti. Tas nav domāts tā, ka tu no ieskrēni joslas pirms tam. Man zārē nav. Es sako līdz zīmēm. Es varu pacerties. Ūdeni? Nē. Es nezinu, kur tu... Reku, tu ieliku durvīs. Bet tu dzert var tikai, ka mēs apstājam. Es zinu. Tagad mēs izbrauksim vienības gatvi. Paskatīsimies, kā viņi uzdās. Tu esi vienības gadu braukus, jo Marta tagad visu laiku ir mācījusies pie Edmunda, pie Bavas instruktora. Un, braukšanas viņai gan ir bijušas, vai ne? Nu jā, bet ļoti reti. Jā, bet ļoti izstiepts, tā kā to es arī visiem ieteiktu, tā kā nedariet to kļūdu, kad jūs vienkārši izstiepjat, pieņemsim, es nezinu, 20 braukšanas pa kaut kādiem Vairākiem mēnešiem. 4-5 mēnešiem. Jā, Tas nav nopietni, jā, tur. Tas ir joks. Tur jūs drīzāk vairāk tā kā naudu pazaudēsiet, tāpēc, kad
vienkārši daudz ko aizmirsīsiet, un tās visas mehāniskās darbības tik ātri nenostiprināsies. Vaks ir pa labi kristēmā. Labi saķīt. Labi. Galvenais, tu domā uz ceļa, kaķīti. Es domāju, tirzacī. Jā, divas reizes man jābrauc. Jo mēs jau ar tevi šādi neesam vēl braukuši. Mēs, starp citu, pirmo reizi, mēs tā arī braucam un no tā nopietnāk. Jo iepriekš mēs braukājāmies vienkārši tā kā vizinājāmies no punkta A līdz punktam B. Tagad tas tev bišķiņ no tādā vidējā maršruta līmenī tīpaturmē. Tas nav augstākais lejās. Nē, es zinu, mēs arī nekur tādu nebraucam pagaidām. Tā kā mēs šodien tādu vidējā mācam. Bet, tas arī tā kā līmeni, pieliek klāt to grūtības pakāpt ir, ka to filmē, un tad arī... Tautas vispār nepieliek, var man nestāstīt. Pieliek. Tās ir maskas, lai Nav gan. Bet, labi, tu šobrīd mācies, tā kā nav tur ko vajag pārmest kādam, nejautu tiesības lietas. Te vienmēr visi palaiž garām šito zīmi. Kas tur bija? Brauc, nestājas. Vienreiz? No šitā neapstājas, mums jau aizmugurējas. Nē, kas tur pa zīmi bija? Es neredzēju. Brauksim pa kreisi regulējumā, tad tev ir viena josla. Šajā joslā paliec, un no viņas arī griezies. Pretīm ir divas slēdz kreiso. Iebrauc krustojumā kārtīgi iekšā. Dziļāk iebrauc. Vainu, jau rekatā pretī mašīna. Iedod gazīt. Iedod. Neskatās jūtā. Skatās zīmes. Tā zīme 30. Uzreiz izslēdz. Šis divvirziens vai vienvirziens? Vienvirziens. Okay. Iepriekš bija zīme, ka tev ir viena josla, pretīm divas. Tā bija svarīga, lai tu saprastu sadalījumu, kad tu griezās šo te brauktu. Jā, lai tu nesāc kaut ko dalīt, tu kā labajā aizstāt, un jau paliec. Priekšnieki. Labi būs. Pa vidu nebraucam tā vai nu viena josla vai otra, un mēģini tā redz atkal straujais sakās. Vajag to lāzenojumu. Lāzeno, un vai nu viena vai otra josla, bet ne pa vidu. Vienības gata braukāja ar Edmundienām? Šī ir vienības gata, mēs šeit tagad pabraukāsim. Es jau kaut kur braukājām, noteikti. Braucam. Treni apgriešanās. Tad kas tā bija jādara? Jāapgriež. Jā, tā bija pa kreisi. Pa labi, nes pa kreisi. Labi, mācīsies ceļa posmā apgrieztās. Davai bišķiņ ātrāk. Vēl? Ātrāk. Bet var braukt? Nē, pagaidzi, tā vienkārši ātrāk. Jo ne jau braukt. Protams, tu būsi sapnos. Piedod, kas nemāku tik ātri. Pa kreisi. Un tas pretējā šobrīd. Nē. Tas var būt divvirziens. Tā labi jāsaka koncentrēties. Tagad vajadzētu, ja, kad Tāpēc, ka pārāk daudz kļūdas jau pieļauj. Nevar tā. Tā ir kā ir. Bet labi, es tiešām, kā es uztrauktos, tad, ja tu nemācītos, ka tu gatavotos eksāmenu, tad būtu diezgan slikti. Ja. Kādā ziņā gatavotos eksāmenam? Kad tu it kā būtu gatava eksāmenu. Šeit tā bija spoguls signāls apakaļ. Vienvirziens ar divām joslām. Tev arī signāls bija apakaļ īsais. Ko tu izvēlēs, Audi vai BMW? Porsche. Nē, Audi vai BMW? Tur es ceļu Audi. Audi? Tālāk. Rāka postos. Te jau ne ceļa braucinās. Pa labi brauksim. Es aizsūtīšu video, lai viņi tā nekad nepirgo Porsches, jo pēc tās kā viņas mūki. Vienkārši tā ceļa brauc. Neatbildēji. BMW. Noteikti BMW. Viss atkarīgs tā kā kuras, tā kā par ko tu runā. Nē, abi labi, tā kā jauni. Nē, es runāju par kādiem modeļiem tu runā. Ja tu runā par kaut kādiem, par 5. sērijām, tu labāk BMW. Tev patīk veikums? Nē, piemēram tādas klases.
Jā, Ja bet tu tā tas runā par pelēkais superkāriem, es nezinu, tur kā i8 BMWs vai tur kāds tur bija Audi, tas RS, tad laikam Audi. Un tā, pa kreisroks. Viss atkarīgs, nu, kādu klasi tur. Augstāk. Paskaties, tev rekordēt smuki zīme, pasaka visu priekšā, kas mums jādara. Nu jā. Nu, Nu jā, kaut to kas nav ceļš. kārtībā, jā, bet kaut kas nav kārtībā. Šobrīd. Neredz. To tānums. Un pa kreisiem. Let's go, lēnītēm jāsāc kustināt viņu smuki trajektoriju, dziļāk. Un tagad par agru gribu nogrēst. Mēs krustējumā brauksim pa labi. Baigs skaļi. Ļoti dobja skaņa, tā kā ar Oi, nē, es golfu, nesaprotu, kā vispār kāpēc. nav, jā. Viņš ciets labi, pa labi. Pārliecinamies par drošību. Un maucam Maucam. dzīvē. Un krustējumā pa kreisi. Ieņemam kreiso mājas. Ieņem. Neskaties pēc viņi. Es neskatos, redz, ka vienreiz viens vienkārši. Jā, es Tā domāju, tev ļoti uzmanīgi. Es domāju tādā ziņā, ka tā kā izteiktāk par viņu, jo viņš to nedarīja diezgan izteikti. Nu jā, tāpēc, Un ka pa viņš nav kreisi. mācījies bavā. Pa kreisi. Pa kreisi. Nē, lai viņš paliek īstenībā pats sauc, ok. Forši zin, kas viņam ir tas, kad es varu uzcelt to liftu uz augšu, un viņš saglabā vietu pēc navigācijas. Un tagad, kad mēs izbraucām uz vienības gatas, lai taisītu to labo pagriezienu, viņš pats savu jau laikus pacēla augšā. Oho! Nu, Teslām arī šis prikols ir. Ceļa apzīmējums viss beidzies tā, tu pār saliņā pārbrauc, tu pa saliņu brauc. Tā neliekas, ka kaut kā dīvaini izbrauc. Liekas. Tā vajadzēja kur kreiso malu? Pa kreisi regulējumā. Mēs tieši Skaties arī ceļa apzīmē, vienkārši, nu, iedomājies, pieņemsim, lai tā vieglāk ir saprast. Uztver to kā zāli. Taču pa zāli nebraukt, ko darīt? Tu ņemsi automātiski pa kreisi, vai ne? Nē. Skaties. Izties, kad sakautrējies. Tu pa kreisi? Jā, brauc iekšā. Brauc dziļāk. Negriez vēl, tā ir kritums. Taisni. Šitā. Brauc. Un griez pat. Vēl griez pa kreisi. Kreisi. Baigā ātri aizmirst lietas. Ļoti ātri. Nu, bet varbūt tas ir labi. Kaut kādā ziņā tas ir labi, bet ne jau braukšanā. Kaut kādā ziņā. Mēs tieši braucām Redmond pēdējo reizi. Pa šajien? Jā. Tā kā viņš tā teica, ka tavu domas laikam kaut kur citur. Es varu sākt iedomāties, kāpēc viņš tā teica. Nu? Nē, ka tu nobučīji vienkārši pa saliņu. Vienkārši tā čilā vispār. Nu, bet tad bija labāk. Piezvanīsim, pajautāsim. Pajautā, Brauksim jā. regulējumā pa kreisi. Tagad skatās. Tev ir divas jūtas. Es zinu, jāpāriec bruķi. Jā, davai. Šim lāzanāk to daram. Baigs skaļi. To līdz beigsies. Sāc jau laikus bremzēt, Jā. strauji. Nu, agrāk bišķiņā apstājās. Sāksim kreisām. Tev jau ir jāstrenējas, lai mēs varam citās pilsētās eksāmenes filmēt. Jo ar šitādu līmeni mēs es nezinu, ko darīt tās citās pilsētās. Aizbraukt paēst. Uz maķīt. Pēc piena tu vari aizbraukt. Un tad citās pilsētās nav vieglāk tieši? Tā vēl tas nebūs droši. Noteikti nebūs. Kāpēc? Noteikti. Kādas Tā kā mazāk svešas tā? vietas. Svešas vietas un tā būs tieši grūtāk. Es taču filmēs, es zinu, kā tas ir. Man agrāk arī tā likās, ka tā būs, bet es sapratu, ka nē. Tagad iebrauc pirms pusītes, brauc iekšā, pirms pusītes. Tu iedod ceļu,
Tagad gāzīt dziļāk līdz pašam galam. Un griez. Tad lēnītēm viegli tā gāzīt piedod. Sanāk gandrīz līdz galam, jā? Jā, bet sākumā tev ir jāskatās, lai nepatraucē pretējiem. Labi, aizbrauksim līdz Āgenskalnam. Brauksim pa kreisi reklāmām. Tu esi braukājis pa Āgenskalnu? Nu, noteikti, kur tas neesmu braukājis drīzāk. Ar Sabiedriskalnu? Mikriņu. Nu jā, viņš jau vispār pirmajā randiņā atbrauca sabiedrisko transportu 15. vai kāds ir bija 14. vai 15. Kurš Niks? Niks? Viņš atbrauc ar auto. Nu, es pieticīgs, jā. Teicu vienkārši, ka tur ir servisā mašīna. Teicu, ka nācās kratīties. Labi. Ko? Izlēd man te tuvākajā pieturā. Brauc tālāk bez tiesībām. Braucam. Pakreis, jā. Sots tev tā kā. Re, kur griez pamazām uz kreiso, redz saliņu priekšā. Ok. Nedaram to pašu, ko iepriekš. Ok. Teicu, sapratu. Un tad skaties zīmes, ja tev neko nesaka. Tev vajadzēja pagriezēt vai ne? Jā, vajadzēja. Skaties zīmes. Zīmes. Sācam pagriezienā ārā. Lēnītēm slēdām pāri, viņš nav baigi augstais. Būtu apmalē iekšā. Tā man tos diskus tur iznīcināt. Gāzīt atlaid policija priekšā reka. Tad nevar gāzēt? Nu, 30 tāpat būs no Jāgas. Es domāju, ka skatītājiem patiks šis video reāli. Jo tu failo, nu tā, ka ir būs, kā skatīties. Nu labi, bet, piemēram, ja tev vajadzētu tā kā likt eksāmenī, piemēram, Ātrumu pieskati. No. ja tev vajadzētu likt eksāmenu, tev liekas, ka tu nu, tu, piemēram, Brauksim regulējumā pa labi. pēc kārtas vairākas reizes likt eksāmenu. Es varētu dienā pa 10 likt, viņš viss no. Jā? Labi, protams, kādam varbūt būtu kaut kādas situācijas, runāju par kaut kādu nestandartu. Nu, kāds tur kaut kā pieliek priekšā, nu, kaut kas tam līdzīgs. Ok, varbūt viena tāda varētu kaut kad gadīties. Bet ne jau pēc noteikuma. Ātrums. Vēl vairāk par šim piebrīm sāk guļošais. Nu, jā, tu jau esi atbraukājies. Nu, tas, nu, tā kā, es nezinu, kā to, ar ko to salīdzināt. Nu, nav, nu, tā kā es varētu likt katru dienu vienkārši šitā tādos eksāmenes. Ja vēl ar automātu, tad vispār. Kā tev ar manuālo ir? Slāpstu. Jā? Ne, taču sabremzēt, ja neredz neko no labās, skaties, kas notiek no turienes. Paskaties kārtīgi un tad braucam. Bet tev ir kādreiz bijusi manuāla mašīna? Nu, jā. Kā? Brauksim pa kreisi krastā. Nu, tā re, ka cilvēks nav skaties manas YouTube video iepriekšējais pa kreisi. Sliedes, kurš ieņems. Zīmes te nav, pa sliedēm smuki, dod ceļu pretējiem, bišķiņ dziļāk, vēl, ok, nežam. Kad tev bija manuālais? Kāds man bija manuālais? Nē, kad? Man vēl joprojām ir, Kas tad? nu, kādi 4 vai 5 Nē, nu labi, tas neskaitās, bet kā es jau ikdienas mācu. mašīna. Nu, bet es jau iepriekš mācīju ar golfu. Jā, taču trolēbus Iepriekš pirms tam brauc. pēdējais pirms tam bija Kia Ceeds, nu. Bet tu braukā ar viņu tā kā ar braucu, jā. ikdienas mašīnu?
Kaut kādu laiku iepriekš, jā, pirms Panamēras. Okay, Nu, labi, īstenībā otrā mašīna, pirmā bija tas BMWs sastais. Manuāls. Nē. Nu kā man bija mācība mašīna, Nu, jā. un pēc tam visu laiku man bija viena, un te, ka man bija divas, es vēl samulēju, man bija vēl vecāks BMWs. Tas bija manuālais. Kāds var? Es neatceros, kā tas sauc tiešām, labprāt. Kā tā bija pirmā mašīna? Labi. Persīts, 190. Sabremzēja, savījos sākumā. Griez. Un apbraucam spēlos. Tā pagaidītiem mašīna. Jeb kaut kāds vecs Mercedesiem? Ko tas idiots? Ārprāts. Braucam. Tas nav Tas idiots. stulb. Tā ir sieviete. Viņš ne jau sieviete, tas, kas mums aiz muguras, Nu. tas duraks mēģināja mūs apbraukt, jo viņš domāja, ka tu stājies, un viņš pēc tam ieraudzīja pretī mašīnu. Tagad ļoti lēnītām, jo mēs esam plati, bišķi uz kreiso. Mīnāk uz kreiso. Ok. Un aiziet. Un bišķi ņeko palielina intervālu. Bez pagrieziena, to atpakaļ smuki savā joslā. Tāpat paskaties arī uz mazāk svarīgo. Vajag mašīnas saparkotas iepriekš tā nebija. Nu kā? Liksim regulējumā. Labi, ļoti nērti, tā kā izbraušu to vietu tagad. Jo es īstenībā nebija kādu laiku te braucis, bet tad te ir zīmes pamainījušos. Jā, ok, brīvdienās var parkoties skaidrs. Te pie pirmās iespējas apgriežamies braukšanai pretējā virzienā. Skatījies. Nevar tā. Griez, tuvākā. Tikai pa tuvāk, pa tālu aizbrauc visu. Kā pa tālu? Tur vajadzēja tuvāk tev un zālē? Tikai, un līnīti, ko vēl vien pārkāp. Tev vajadzēja griezt pa tuvāko, tāpēc, kad sākumā bija raustītā līnija. Tāpēc tikai vienīgi pa tuvāko tu varēja griezt.